Labdien! Es esmu Artis Vallis un pastāstīšu jums, kādu korekcijas veidu tad man izvēlēties. Kāds ir vislabāk piemērots manam instrumentam. Daudz uzdot tādu jautājumu, un īsti neviens viņiem nav sniedzis atbildi. Un tad pastāstīšu par kādi korekciju veidi ir Latvijas tīklā. Tad mazliet smalkāk pastāstīšu par FTCM3 formātu, kādi tiek pārraidīti Latvijas tīklā. Tad pastāstīšu, kas ir MSM ziņojumi. Tad mazliet smalkāk vienu piemēru izanalizēsim tieši FTCM 1075 ziņojumu, kas viņā ir ietverts, kāda ir tā struktūra. Un tad jau dziļāk, kas ir tāds hex datu bloks, ko satur šis MSM5 ziņojums. Un tad vēl par Doppler efektu, par ko daudz runā pie pozicionēšanas un kā tas ietekmē FTCM datus. Un tad apskatīsimies Latvijas FTCM3 korekciju veidus, varbūt arī dažas programmatūras parādīšu, kuras es pielietoju datu analīzē un apskatēju, lai atkodētu šos ziņojumus. Un Latvijas pamatā piedāvā 3 veidu korekcijas. Tā ir tuvākā stacija, site, VRS, virtuālā stacija, un vēl ir tāds IMAX vai laiks izstrādāts formāts. Kas tad ir site korekcijas? Site korekcijas ir konkrēts bāzes stacijas korekcijas, tā kā mēs vēsturiski kādreiz esam strādājuši 1:1 ar bāzi. Un viņa nesatur tīkla labojumus. Tātad nesatur tīkla. Site ir 1:1. Kādas kļūdas būs bāzes stacijā, tādi kā labojumi būs rover stacijā. VRS korekcijas. VRS ir virtuālas bāzes stacijas korekcijas, kur tiek veidot kā tīkla korekcija. Tad tiek ģenerēta virtuāla bāzes stacija ļoti tuvu rover pozīcijai. Tai pozīcijai, ko rovers aizsūta sākumā uz bāzes staciju. Tātad tiek interpolētas parasti starp 3 bāzes stacijām. Nākošā ir IMAX korekcija. IMAX korekcija ir augsts precizitātes tīkla korekcija, bet atšķirība no VRS ir tā, ka šīs korekcijas veids ļauj pašam roverim rēķināt vai interpolēt šo savu atrašanās vietu, un tādā veidā pašam ļauj izrēķināt šo te korekciju. Vēsturiski šis veids tika laiks uztvērējiem radīt. Un kā tad var vispār FTCM datus apskatīties, jo viņi faktiski tiek izplatīti binārā formātā, nelasāmi, nesaprotami, neredzami. Datu analīzē var izmantot ļoti daudz maksas, bezmaksas programmatūras un apskatīt datus, analizēt, kas viņos ir iekšā, kādi ziņojumi. Populārākie, kas ir tādi vienkārši lietojami, ir RTK-lib vai BNC, protams, arī pašu ražotāji, dažādi kvalitātes kontrolas rīki. Kas tad ir FTCM3 formāta ziņojumi? Ir dažādi veidi, kur ir gan GNSS dati, paši mērījuma dati, gan ir administratīva informācija par bāzes stacijām, par korekciju veidiem. Tur ir vesela virkne dažādu ziņojumu. Piemēram, site korekcijā ir šādi te ziņojumi, 1006, 1008 un tā tālāk. Katrs šis te ziņojuma veids satur savu informāciju. Piemēram, 1006 satur bāzes staciju koordinātas. 1008 antenas datus. Un tā tālāk. Piemēram, 1075 satur GPS navstāru sistēmas. MSM5 mērījumu datus, ko apskatīsim vēlāk smalkāk. Un tieši tāpat ir arī
par GLONASS, par Galileo, par Beidou un citām sistēmām. VRS korekcijas satura, piemēram, 1075 satura GPS navstāv sistēmas MSM5 ziņojumu, kas satura faktiski mērījumu datus un vēl dažādu informāciju, ko apskatīsim smalkāk tālāk. Nu, un tieši tāpatās par pārējām sistēmām. GLONASS, Galileo, Beidou un vēl ir papildus no GLONASS sistēmas dažādi dati. Tālāk. IMAX korekcijas savukārt satur faktiski to pašu, tikai MSM ziņojumos ir papildus tīkla aprēķina dati. Nu, kas tad ir tie MSM ziņojumi? MSM ziņojumi ietver dažādus GNSS signālus, kas nodrošina daudz plašāku un daudz precīzāku aprēķinu. MSM ziņojumi, viņiem ir dažādas versijas, ja? Tie satura dažādu detalizāciju. Nu, piemēram, MSM1 ir tikai pseido attālu, šie kodu attālu. MSM2 jau nāk klāt viļņu fāzes dati. MSM3 bez kodu attālumiem un fāzes mērījumu datiem nāk arī Doplera nobīde, par ko beigās pastāstīšu. Tad MSM4 jau nāk klāt vēl papildus dati, kas jau veikt precīzos mērījumus. Un MSM5, ko Latvijas izplata, faktiski jau nesēja signālu, dažādas signālu stiprumu un citas informācija. MSM6 nāk vēl klāt satelīta signālu, atbalsts MSM7 jau ir visi GNSS mērījumi ar visaugstāko precizitāti. Nu, un, lai izrēķinātu ionosfēras ietekmi, instrumentā ir vajadzīgi vismaz MSM4 līmeņa dati. Ideāli, protams, MSM5 līdz 7. Jo tie satur šos te fāzes datus, kas ir vajadzīgi, lai varētu aprēķināt ionosfēras ietekmi, kā es stāstīju savā iepriekšējā ziņojumā Lauksaimniecības universitātē. Tātad MSM5, RTCM 1075 ir par navstāvu sistēmu, ko es iepriekš stāstīju. Nu, un apskatīsim smalkāk, kas tad tur īsti ir šajā ziņojumā, kas tad ir par tādiem, par tādu nezināmo. Nu, un šis te MSM ziņojums satur binārus datus, faktiski šos te satelīta attālums, izmērītos signālus, satur GNSS novērojumu datus, tur ir gan satelīta numurs, laika informācija, fāzes, kodu mērījumi, Doplera nobīdes un dažādi vēl datu kvalitātes rādītāji. Piemēram, ziņojums 1075 satur konkrētā laikā satur konkrētas bāzes stacijas datus, laiku, dažādus indikātorus, vai šis ir galīgs ziņojums vai daļa no kāda nākošā bloka, vai datu izlīdzināšana ir iespējota, vai laiks ir ietverts un šis te hex bināro datu bloks. Smalkāk skatoties, laiks ir pēc GNSS, tad ir satelītu tāda maska, bināra informācija, kur var atšifrēt un jau smalkāk apskatīt. Tad tā ir informācija, kur satelīti ir izmantoti, bet binārā formā, nevis, kad ir 1., 3., 7., bet ir šī informācija binārā formā. Un tas pats ir kādi signāli konkrēti, no kura satelīti ir izmantot, vai saucamā signālu maska, kas atkal ir, vai ir izmantots L1, L2, L5, vai kuri no kodiem, tur C vai P kods. Nu, un atkal seko šis te hex datu bloks.
Tālāk, kas ir šis te heks datu bloks? Heks dati ir faktiski tādi bināri heksadecimālā sistēmā, ko uztvērējs var izmantot tālāk. Un viņi satur dažādu papildus informāciju. Tie ir satelīta ID, satelītu signālu veidus, un vai ir šis te mērījuma datu, vai Doplera nobīdes, pseido attāluma, viņa datu mērījums. Nu, te ir jau saprotamāks piemērs. Tātad PRN šie te numuri, satelīta skaits, signāla veidi, fāzes un pseido vērtības. Tātad fāzes, nobīdes un Doplera nobīde. Doplera nobīde īstenībā tā ir tāda, kad satelīts kustās, viņš ļoti ātri kustās attiecībā pret Zemi, un faktiski viņa frekvence tiek vai izstiepta vai saspiesta, ja viņš tuvojās atkal. Ja uztvērējs tuvojas satelītam, frekvence palielinās, ja uztvērējs attālinās no satelīta, frekvence samazinās. Savukārt, ja abi ir nekustīgi, tagad Doplera nobīdes ir 0. Un šo frekvenču maiņu džinas uztvērējs mēra hercos. Izmanto, lai aprēķinātu daudz precīzāk uztvērēja ātrumu attiecībā pret satelītu. Doplera efekts tiek izmantots, lai noteikti precīzāk šo pozīciju. Tad izreikinātu ātrumu, izlabotu precizitāti, īpaši būtiski tas ir reāla laika precīzajos mērījumos. Un šī Doplera efekta neievērtēšana var radīt problēmas. Tātad Doplera efekts precīzi pozicionēšanas būtiski sastāvdaļa. Un galvenie secinājumi. Latpos nodrošina 3 ļoti labas korekciju veidus. Katram ražotājam vai instrumentam varbūt kāds strādā labāk ir izmantojums, kāds korekciju veids sliktāk. Latpos FTCM3 korekcijas balstās uz MSM5 ziņojumiem, kas nodrošina pilnu un precīzu informāciju pozīciju precīzajam aprēķinam. Un tomēr ne visi džinas uztvērēji spēja izmantot, apstrādāt šos te MSM ziņojumus. MSM ziņojumi ietver visu nepieciešamo precīzai MRTK mērījumu. Lietotājiem vajadzētu pārliecināties, vai viņu uztvērējs atbalsta šos te MSM5 formātu. Paldies!